es nopietni domāju emigrēt uz Latviju. Šeit sēžu kā bunkurā, logi ciet un ārā ir 40 grādi. Tā ir vasarā. Čehijā ir labots vēsturiskais rekords – 41,9 grādi. Tas vienkārši nav normāli. Sestdien vēsturiskais rekords tika pārspēts, un svētdien tas tika pārspēts vēlreiz. Es skatījos pasaules kartē, vai kaut kur ir vēl trakāk un izskatās, ka laikam tikai ar Omānā. Tur ir kādi 44. Ne Indijā, ne visā Āfrikā. Es nekad dzīvē neizvēlētu dzīvot Dubajā. Man jau uz brīdi sākās panika, jo te Čehijā neviens nerunā ne par ko citu un visi tikai atcerās mūsu skaistās, maigās, centrāla Eiropas vasaras, kad 28 grādi bija karstums, bet 40 bija tīrā zinātniskā fantastika. Nu un re, tagad tā fantastika ir klāt. Nē, paldies, man to nevajag. Es te klausos Latvijas radio, tāpēc zinu, ka arī pie jums ir karstums. Un arī lasīju, ka tas laikam vairs nemainīsies, ka vienīgā iespēja ir adaptēties, jo mērenās vasaras Eiropā ir beigušās. Un tieši tāpēc es sāku nopietni domāt par to, ka atlikušo mūža daļu varētu nodzīvot Latvijā, kurp tagad pārceļas mūsu normālā, ierastā čehu vasara. Varbūt kādreiz Dobeles laukos jūs audzēsiet arī apelsīnus. Nu labi, es pieņemu, ka neko tur nevaru mainīt. Bet man ir visas tiesības ilgoties pēc Latvijas. Vienkārši gribēju jums atgādināt, cik forša, svaiga un skaisti zaļā zeme ir Latvija. Es zinu, ka jūs to zināt. Man vienkārši besī ārā no tā karstuma.